Tātad, labdien! Mani sauc Māris Tērauds, un es šodien stāstīšu par MATLAB pakotni Simscape. Nu, droši vien, es domāju, ka mēs varam sākt bez liekiem ievadvārdiem, jo es tā drusku šaubos, ka mēs paspēsim laikā. Bet, tā, tātad, par ko būs prezentācija? Tātad, principā, Simscape sistēma ir domāta, lai modelētu visādas tur fizikālas, elektriskas, mehāniskas, magnetiskas, termālas, kaut kas ar šķidrumu, pēc tam tur, es tā saprotu, kā ar, tālāk ar to nepētīju, te ir arī ar kaut kādu tur, ar gaisu un tā tālāk, tad ar visu to, ar visām mehāniskiem procesiem, teiksim, elektriskiem procesiem un arī kā viņus sajūt kopā. Tad, varbūt sākumā pavisam neliels piemēriņš, tad mums pirms kaut kāda laiciņa bija seminārs par Simulinku. Un tur mēs modelējam atsparas svārstu, tad masa, kas svārstījās uz kaut kādas atsparītes. Ko mēs darījām Simulinkā, lai to nosimulētu, tad mēs paņēmām, sākumā uzrakstījām diferenciālu vienādojumus, kuri aprakstīja tos procesus. Tad, attiecīgi, tos diferenciālu vienādojumus pārveidojam Simulinkā, un tad mums izveidojas tā simulācija. Kas attiecas uz Simscape? Simscape principā ir arī daļa no Simulinka, bet tur tas atspares svārsts izskatās pavisam vienkārši. Attiecīgi šeit mums ir atsparīte, tā kā fizikālai sistēmai, un principā te mums ir masa, un te mums ir kaut kāds, tā kā tai atsparītei vai tai masai būs kaut kāda berze, tad, tāds, teiksim, dempferis, kas imitēs to berzi. Un te, principā, nav jādomā par to matemātiku, kas ir zem tā visa, kam par to mēs bijām domājuši Simulinkā. Šeit Simscape'ā par to nav jādomā. Tur, principā, ir tāda biblioteka ar tādiem blociņiem. Protams, ar tādiem blociņiem, ko varēja iedomāties, ka tādi tur ir, teiksim, tā pati atsparīte, dempferis un tā tālāk. Šeit arī, protams, ir kaut kāda, te attiecīgi tas kustās pret nekustīgas sienas, ir kaut kāda atskaitas punkts, tai nekustīgi kaut kāds nekustīgs, un pret to tas viss tiek simulēts. Un tad pirmais, ko mēs darīsim, mēs tad atvērsim jaunu Simscape failu un tad mēģināsim kaut ko izveidot. Mēģināsim to izveidot Simscape'ā. Tā, tūlīt man šito kaut kā mēģināšu viņu salikt kaut kā šeit, vai tad, redzi, man ir te MATLABs kaut kāds, tad. Un tad pirmais, kā mēs varam atvērt Simscape'u, pats klasiskākais veids, kā es to būtu darījis, es būtu rakstījis Simulink, tad tur man atvērtos kaut kādi failiņi, un arī tur parādītos arī bibliotekas visādas, un tur es varētu sameklēt arī Simscape'u. Komanda, kas tiešā veidā atver to Simscape'u, ir šāda, tad SSC new, un tā tieša veidā atvērs mums, principā viņa atvērs Simscape'u, bet tas ir tas pats Simulink, atšķirība, tad tāpat, principā, tīri tāpat, mēs varētu arī atvērt Simulinku, atvērt tur tukšu failu,
Te vienkārši kas te parādās. Tas ir principā tas pats jau Simulinks vien ir, te tikai parādās tie divi blociņi, pārējo Simulinku, pa tiem mēs runāsim. Viņi te principā nav vajadzīgi, un te parādās arī solveris, bet viņu var pielikt arī manuāli. Tad tikpat labi es varētu atvērt Simulinku, paņemt jaunu failu, un tur principā te, teiksim, nospiest plusiņu, te parādītos jaunais fails, un te mēs arī varētu darboties. Bet, nu labi, mēs tad izpildīsim šo komandu, tad mums atvērsies šī darba vide, kurā mēs, teiksim, arī strādāsim. Tad, ok. Tā, tad nedaudz varbūt visi bloki, līdzīgi kā Simulinkam, visi bloki, ko mēs izmantosim, tie atrodas kaut kādā bibliotekā, ko sauc par viss mums tiek ierakstīts, ja? Ok. Visi bloki tiek atrodas tad library browserā, tad mēs te varam to arī atvērt. Mēs, protams, viņu arī atvērsim, jo man vajag kaut kādus blokus te salikt. Tad te, principā, es nospiežu library browser. Es nezinu, kā jums tas izskatās. Dažreiz viņš te ir iebūvēts, dažreiz viņš te var būt arī ārpus. Ja es viņu izņemšu, viņš varētu būt arī ārpus tā loga, bet, nu, lai te viņš arī paliek, man vajag, lai viņš te būtu kompakti maksimāli uz tā ekrāniņa. Tad tā ir biblioteka, no kuras mēs ņemsim šodien visus blociņus. Tad šeit attiecīga, nu, tā ir principā Simulinka biblioteka, un viņa ir viena sadaļiņa Simscape. Tur ir Foundation Library, un zem Foundation Library mums būs gan Electrical, gan arī kaut kāds mechanical, ko mēs šodien izmantosim, gan arī kaut kas ar šķidrumu, kur šķidrums plūdīs par caurulītēm. Tad šeit no turienes mēs ņemsim visādus blociņus. Tā, kur prezentācija pazuda. Tā, ok. Tad tas ir to, ko man jāpastāsta. Tad visi bloki atrodas šeit, un sāksim varbūt, un tā pārvilkšana notiks vienkārši drag and drop, pārvelcot uz šeieni. Nu, labi, ok. Tad pieņemsim, ka mēs veidosim šādu schēmu. Tad, tā kā būs. Tā īsi klikšķināšu šeit. Tad man būs, nu, tad es paņemšu kondensatoru, paņemšu rezistoru. Nu, varbūt šito sākumā es neņemšu avotu, tad vienkārši kondensatoru rezistoru un paņemšu zemi. Un arī no Simscape Utilities paņemšu solver configurations. Tā. Ok, tad kā to visu izdarīt? Tad man Simscape Foundation Library, tad te ir Simscape Foundation Library, un te ir, kas attiecas uz elektroniku, tad tur ir sadaļiņa Electrical, un zem Electrical elements es varu dabūt kondensatoru, tad pārlikt šeit. Tālāk, te man vajadzēja paņemt arī rezistoru, tad te vienkārši paskatīšos, kur tad rezistors, tad paņemšu rezistoru. Tā schēma izskaties sekojoša. Tad es tos blokus varu vienkārši pārvilkt ar peli, vienkārši turp, šurp, ja jums tā, turp, šurp, un ja kaut kādu, ja vajag rotēt, tad man liekas ar Ctrl+R, jā, ar Ctrl+R viņus var droši arī rotēt, tos blociņus. Tā, ok. Tad savienošana, tad te, principā, man vajag vēl zemi dabūt, tad šeit zeme man īsti laikam nav. Zeme būs, tur jābūt pie elementiem, jābūt zeme. Electrical reference, te man vajag arī zemi. Tad kā to visu savienot? Te vienkārši līdzīgi kā Simulinkā mēs vienkārši turot peles kreiso pogu, velkam no viena blociņa līdz otram, un tas viss tiek automatiski savienots. Nu, tā es.
tīšām savienoju, nesavienojot zemi, ja. Un man vajag šeit pielikt arī zemi, nu es varu, protams, arī zemi šeit pielikt klāt, bet es gribētu parādīt arī jums, tad, ja es veikšu atzaru, tad, teiksim, nospiedīšu kontrolu, turēšu kontrolu podziņu un nospiežot velkot līdz zemei, man veidosies atzars. Tā, es nezinu, tie, kas līdzdarbojas, var paspēt, vai mēs par ātri ejam, tad mēs, nu, vai lēnāk, varbūt, nu, jūs varat droši čatā vai tepat pateikt, ja kaut ko jūs nepaspējat vai kā tad. Ok, tad mēs principā uztaisījām šādu te kaut kādu, tas ir tā Hello World piemēriņš, jā, bet tas vēl nav viss. Mums vēl vajag paņemt šādu blociņu, kas ir iekš Simscape Utilities. Tad, nu, tad es varētu viņu arī meklēt. Protams, arī šeit, nu, tas Simscape, es varu atkal meklēt to blociņu Simscape Utilities, tā es teicu, tad šeit, tā, un te būs attiecīgi solver configurations, vai arī ir otrā opcija, vienkārši tā blociņā nosaukumu ierakstīt uzreiz šeit. Uzreiz šeit, tad Simscape, tagad, viņš bija solver configuration, tad es varu ne tikai principā meklēt librārijā, bet es arī patiešo varu to blociņu rakstīt šeit, tad solver configuration, un arī viņam būtu jāmāk to atrast, tad solver configuration, jā, bet dažreiz, nu, teiksim, ja jūs meklēsiet kapacitatoru vai rezistoru, es domāju, ka dažreiz te parādās vairākas opcijas no vairākām bibliotekām, un jums jāprot paņemt to no īstās bibliotekas, tad, nu, ja mums tagad ir darbošanas ar elektroniku, tad tur ir, nu, par elektroniku mēs šodien tas ir tikai šis tāds piemēriņš, nekas vairāk. Bez te ar to elektroniku tieši arī nedarbosimies. Tad, bet vienkārši tad mēs pieliekam šo bloku, tad tas ir solver configuration. Jā, starp citu, tad, kad mēs te liekam visādus blociņus, nu, man personīgi nepatīk, ka viņiem nav nekādu nosaukumu. Mēs tad varam ieklikšķināt uz jebkura blokā. Tad, nu, es ieklikšķināšu uz rezistoru, uz kapacitatora, vienalga kur. Un tā es aiziešu uz format, te ir auto name, tāda ikoniņa parādās. Un, ja es noklikšķināšu zem auto name, es varu noņemt high automatic block names, un tad parādīsies visu blociņu nosaukumi. Nu, te varbūt jūs tad, būs arī vienkāršāk sekot līdz. Jā, sanāca man 2 solver configuration īstenībā šeit jau bija. Tad vienu no viņiem es ņemšu nost, jo nevajag, lai būtu abi 2. Tad solver configuration vajadzīgs, lai norādītu attiecīgi simulinkam, ka tas ir Simscape, un viņam tur būtu jābūt. Un viņam būtu, principā, jāsavieno ar jūsu schēmu, principā, ar jebkuru punktu. Kaut ar šo, kaut vai šo, tad vienalga ar jebkuru punktu mēs viņu savienojam, un tad viņš tiek savienots. Ok, tad es varu tagad 2 reizes paklikšķināt, teiksim, uz rezistora, man atvērsies kaut kāds rezistors, nu, te rezistance, kaut kādu es uzlikšu 1 kilomu, tad 1 kilomu rezistance var būt, un kapacitators uzlikšu, nu, 1 mikrofarāda, ok, tas man der. 1E-6, tas ir 1 reiz 10 minūtes testēja farādi, jeb 1 mikrofarāda tāda kapacitāte man derēs, un es te vēl gribētu parādīt, tā, es pieturēšos pie šīs prezentācijas arī drusciņi. Gribētu parādīt, kā šo visu nosimulēt, kā tās Hello World piemēriņš, un tad mēs iesim tālāk un simulēsim kaut ko arī citu. Tad, jā, mums būtu vispār jānosimulē sākuma, un tad būs kā apskatīt rezultātus. Tad, nu, šitā schēma īsti,
šitai schēma, lai viņu simulētu, viņai būtu jābūt droši vien kaut kādam avotam, vai arī mēs varētu iedomāties, ir kaut kādi sākuma nosacījumi, ka mēs vienkārši sākumā to kondensātoru esam, ka uz viņa sākumā bija kaut kāds spriegums, tad es vēl divas reizes noklīšanāšu uz kondensātoru, un to, ka uz viņa sākumā bija spriegums, tad, kad mums bija runa par simulinku, mēs te likam to sākuma nosacījumus, ietvēram viņus kaut kur. Šoreiz es vienkārši klikšķinu uz bloka, un tad tur norādu initial targets, tad es varu, te ir īstenībā capacitor voltage. Capacitor voltage, tad es te, lai tas tiktu ņemts vērā, man te jāieklikšķina, un te es varu ierakstīt, teiksim, uz viņas būtu, teiksim, 5 volti, sākumā spriegums, un tad viņš caur rezistoru tiks izlādēts, tad, tad uzliekam, te ir īstenībā tad priority parametrs, viņš varētu būt high, ja tas ir non, tad to neņems vērā, tad viņš var būt high vai low, tad, tūlīt, teiksim, uzliksim high, un tad nomodelēsim. Es domāju, ka tagad varam nomodelēt, kas tur notiksies. Tā, bet vispār, labi, būs kaut kas, jā, tā, ok, tad es aiziešu uz te pie simulation, te augšā viņam ir visādi tādi lodziņi, simulation run, es nosimulēšu savu schēmu, cerams, ka nekādu vārningu tur nekur nav, ja ir, tad viņi tur parādās, ja nav, tad viņi vienkārši laikam nosimulējas, jā. Varbūt es arī saglabāšu to schēmu, save as, kā, SLX ir simulinkā paplašinājumi, te principā es to saglabāšu kā RC ķēde. Es nelikšu nosaukumu nekādas latviešu valodas zīmes, jo tad, tad viss var sabojāties, ja nestrādāt. Tā, ok, tad nosimulējam. Un tagad jautājums, kā apskatīt rezultātus. Un tos rezultātus mēs varam apskatīt. Tātad te iekš simulation simulinkā mēs, ja tas uz visu ekrānu, te ir tādi, ja arī šeit vajag nospiest bultiņu uz leju, te ir Simscape results. Tāds blociņš, Simscape results, tad nospiežam to. Un tad te ielādēsies, ielādēsies lodziņš, kurā mēs varam apskatīt, tad kas tur ir vai nav. Tā, davai varbūt es kaut kā to lodziņu, lai mēs redzētu to schēmu. Tad te ir RC ķēdi, un, teiksim, te ir kapacitators, un te ir strāva, un te ir, teiksim, te ir, kur tā, kur voltiķi kaut kāds, jā. Tā, diezgan. Tā, kāpēc? Tad, kur uz N, uz P, tas ir, tā ir kapacitāte, kur viņam 5 volti sākumā. Tālāk, kāds ir redzams, tā, kas te vēl ir? Mēs it kā nosimulējam viņu sākumā, pēc tam viņš neskapēc uzreiz aizgāja uz nulli, tad varbūt, ja vienīgi tas rezistors pa lielu, kaut gan mēs uzlikām, labi, es uzlikšu 100 vai pat 1000 kilomus, kaut kā par ātru man likās, ka viņš izlādējies, tad nosimulēšu vēlreiz. Tad, ja es kaut ko esmu izmainījis savā schēmā, te ir tāda problēma, ka mums vēlreiz jāspiež uz Simscape results. Tad tas
ielādēsies vēlreiz, un te, kur te, nu man tagad ieklikšanās rezistors, viņam parādās tie grafiki, ja pārējais varu, principā, klikšķināt un te, teiksim, kapacitatoram, tad, teiksim, ieklikšķinu kapacitatoram, viņš parāda visus, laikam, signālus, kas viņam iekšā ir, vai, ja pārējais varu klikšķināt kaut kur atsevišķi, teiksim, uz voltage, te šī sanāk uz P, uz pozitīvā, nu, uz šitā te ir plus un mīnus, uz pozitīvās izvada spriegums. Ja, teiksim, ieklikšanās uz negatīva, nekas man nebūs, jo tas ir kopā ar zemi. Tad nekāda sprieguma tur nav. Ja es gribu kopā abus, tad es vienkārši ar kontrolu, piespiežot kontrolu, tad, teiksim, iedalu vienu un otru, un tad man parādās šīs te. Ok, tad tas ir ļoti ātri tāds kaut kāds hello world. Lai man katru reizi nevajadzētu vērt vaļā Simscape, tad, lai nevajadzētu vērt vaļā Simscape, tad te man vajadzētu pāriet uz model settings, tad te modeling, te ir model settings, tad savai schēmai, tad, un tur, kur ir Simscape sadaļiņa, man tad šeit vajadzētu ietekot OpenViewer After Simulation, it kā OpenViewer After Simulation, bet tas ir katrai schēmai. Tad, ja es ietekoju, tad kaut ko pamainot tādā schēmā, teiksim, es pielikšu vēl rezistoram vēl pretestību, palaidīšu, un viņš automatiski man vērs vaļā šo te to Result Explorer un parādīs, kādi ir rezultāti. Protams, šeit ir arī citi veidi. Varam arī slēgt šo te skop bloku, līdzīgi kā mēs to darījām Simulinkā, bet nu, to mēs izdarīsim drusciņu vēlāk, jo es kaut ko gribēju pastāstīt par to, nu, drusciņu dziļāk par to Simscape un ne tikai šito schēmu skatīt. Ja? Tad, ok, šo mēs izmantosim vēlāk, bet tā tīri ātrumā, tad tas ir, mēs tad skatāmies te simulation un Simscape results. Tad tur vajag ieķekot, tad viņš automatiski atversies. Tā. Ok. Tā. Ok. Tā, ja. Kā gribētu tos. Varbūt tā, mēs varētu tos logos salikt, ja man tā prezentācija būtu redzama arī. Tā nebija iedomājies. Tā, varbūt šādi. Pamēģināsim tā. Ok, te būs prezentācija un te būs. Labi, prezentāciju es varu padarīt mazāku. Tā ir virtuāla mašīna. Tā, te ir. Jā, tā ir mūsu schēma, jā, bet te kaut kāds. Nu, nesanāk. Tā, labi, ok. Tālāk nākamā tēma, tad kā pieslēgt sensorus. Mēs tad līdzīgiem tagad varam arī šai schēmai pieslēgt sensorus. Tad, ok, tad pirmais ir voltage sensor, tad te es noklikšķināšu šeit, uzrakstīšu voltage sensor, vai arī es meklēšu viņu speciāli librārijā, bet nu varbūt voltage sensor, paskatīsimies, ko es tur varu dabūt. Tad šeit ir kur voltage sensor. Tad attiecīgi Simscape'am ir sprieguma sensori, nu, elektriskam domēnam ir sprieguma sensori, mehāniskam domēnam būs citi sensori, un te, principā tas ir voltmetrs, un es viņu slēgšu klāt kā voltmetru, plusu pie plusa, sanāk mīnusa pie mīnusa, un šeit man būs tāds izvadiņš, un to izvadu, principā, es arī šitas izvadiņš ir fizikālais signāls
fizikālais signāls, es viņu slēgšu klāt pie skopa, bet pie skopa tas slēgsies ar to physical signal to Simulink converter. Nu, tā kā tas jau ir man šeit uz schēmas, es vienkārši pie tā pieslēdzu, tad palaižu, tā, nu, tā man automatiski vērās vaļa tas Simscape Results Explorer, man tagad tas nevajag, man vajag pats skops, uz kura es varētu apskatīt, kas tur sanāk. Tad šāda veida es varu slēgt sensorus savai schēmai. Tālāk es varētu arī slēgt klāt arī current sensor. Tā, current sensor, tad te bija voltage sensor. Current sensor. Current sensor tiek slēgts līdzīgi kā fiziskajā pasaulē, tad, lai izmērītu strāvu, man šeit jāuztaisa pārravumu, un šeit man būtu jāieslēdz tas ampermetrs. Tad it kā nu, te ar kontroli es taisīšu atzarojumu ar kontroli un likšu klāt šeit. Un tad šito es arī slēgšu klāt pie osciloskopa. Nu tā kā man vairs nav osciloskopa, es šito varu varbūt ar labu taustiņu uztaisīt kopiju, nokopēt, copy-paste, uztaisīs vēlreiz vēl vienu skopu un pieslēgt to klāt. Un tad man arī būs šī simulācija, teiksim, labi, šito man nevajag. Šeit būs arī strāva, kas plūdīs šitajā sistēmā. Tad tas ir arī vēl viens veids, kā var skatīties signālus, tad mēs varam slēgt klāt sensorus, bet, nu, vai arī ar Simscape Results. Parasti sensori tiek slēgti, kad mums vajag izmantot tos signālus kaut kur tālāk. Tad tas ir par sensoriem. Tā, varbūt kaut kādi jautājumi tik tālu ir? Nav? Nu, ja nav, tad mēs turpinām tālāk. Tālāk. Un tagad varbūt paņemsim citu piemēriņu. Un tagad jau tas piemēriņš būs no kaut kādas citas operas, lai jums neliktos, ka jūs atnācat uz elektronikas stundām. Jā, tad mēs paņemsim tādu kā inerces piemēru. Pieņemsim, mums ir kaut kāda masa, kas ir kaut kur pieslēgta, un tā veic rotēšanu. Tad ir kaut kāda rotējoša masa. Protams, jebkas, kaut kāds ritenis griežās, vai kur mums noteikti ir berze, un to berzi tad imitēs rotation damper. Tas imitēs berzi. Un līdzīgi kā elektriskai schēmai, kuru mēs skatījāmies līdz šim, elektriskajā schēmā būtu jābūt zemai, tad arī šai te mehaniskai schēmai būtu jābūt kaut kādai, nu, nosauksim arī to pa zemi, tas saucās Mechanical Rotation Reference. Tā, Nu, tad mēģināsim šo visu sistēmu tagad uztaisīt Simulinkā. Tad es atvēršu jaunu failu, vai šo es varbūt aizvēršu. Nu, Tad man ir MATLABs. Te man bija SSC new command, es viņu nospiežu vēlreiz. Tā atveras man. Un tad šeit es atkal ar šo library browseri. Un principā man ir divas iespējas, kā es tagad dabūšu šos blociņus, vai no es rakstu ātri tos nosaukumus šeit, library browseri, rotation damper, inertia, mechanical rotation reference, jā. Varbūt pat tā. Bet solver configuration jau tur ir. Vai nu es varu
sameklēt to biblioteku. Varbūt mēs tagad sameklēsim to biblioteku. Tad te ir augšā Simulink, te jāatrod Simscape. Zem tā ir Foundation Library un zem tā ir Mechanical. Tad Mechanical mēs atrodam Rotation Elements. Rotation Elements, tā. Un kur principā zem Rotation Elements visā arī te ir inerce, tad ineršijā, pēc pirmais viņš parādās, pēc tam tas atskaites punkts, Mechanical Rotation Reference, un Rotation Damper, viņš ir trešais, te parādās, tad es tad tos visus sameklēju iekš Simscape, Mechanical Rotation. Jeb arī jūs varat uzreiz library browserā šeit rakstīt to nosaukumu. Solver configuration man ir, labies. Tad šo tagad varbūt uz visu ekrānu. Tā, tad savienosim, tad inercei, tad tūlīt kaut kas savienojas man, ok. Principā inerce es savienošu ar to demperi, kas man ilustrē, imitēs to berzi. Un tām demperiem, principā, kas ir demperis, tad te principā, ja tur kaut kāds, tur ir šķidrums, jā, principā, un tur, vai arī pēc kaut kāda cita principa, un tur tas cilindris rotē, iekš tāda kaut kāda korpusa, un tas viss, viņš, veids to visas sistēmas palielināšanu, lai viņu lēnāk rotētu. Šeit tas fiziskais ekvivalents tam demperim, jā, paņems no šitā, jā, viņam tad ir korpus, un viņam ir rotors, jā. Tad, principā, šī, rotation library, tur arī katram blociņam mums ir divi burtiņi R, kas apzīmē rotoru, C, kas apzīmē, case, tas ir, viņš apzīmē korpusu, it kā tā, bet, principā, jūs varat gan šādi viņu likt, tur, es nesaredzēju diezgan lielas atšķirības pa to demperi šeit, un tā, ok, tā, varbūt kaut kādu lielāku drusciņu, jā, ok, tad savienojam. Tad it kā es savienoju, un tad solver configuration arī tiek pielikts klāt mūsu sistēmai, un atkal mēs sākumā nosimulēsim, kā tā rotējošā masa tur rotē, kā viņa darbojās, jā, tad attiecīgiem tā. Lai to izdarītu, varbūt es ieslēgšu arī blociņu tos nosaukumus, tad tas bija man vajag ieklikšķināt sākumā uz jebkuru no blociņiem, format, auto name, un te es noņemšu height, tad parādīsies blociņa nosaukumi, un tad es gribētu tagad pateikt arī dažus vārdus par to, kā mēs liekam initial values. Tad, principā, jebkuram no blociņiem mēs varam uzlikt iniciāli sākuma vērtības. Tad pieņemsim inercijai, es varētu divas reizes noklikšķināt, uzlikt initial targets, rotation velocity, tas ir ātrums, un uzlikt viņai kā inercijai pašā sākumā ātrums būs 10 radiāni sekundē, ok? Tikpat labi es varu atvērt rotation damper, atvērt targets, uzlikt rotation velocity un uzlikt priority high un uzlikt value, teiksim, 0. Tas te rodās tāda kā pretruna, jo it kā
damperis nerotē, inerce rotē, ja? Un simulējot sistēmu ar tādiem pretrunīgiem nosacījumiem, ko darīs tas Simscape. Tad paskatīsimies Simscape results. Tā, man vajag inerces ātrumu. Un mēs redzam, ka inerce it kā sāka rotēt ar ātrumu 5 radiani sekundē. Tad, ja, tas ir dēļ tā, ka es uzliku pretrunīgus nosacījumus, damperim es uzliku 0, inercijai es uzliku 10. Tad MATLABs vienkārši, ko viņš dara, viņš meklē vidējo starp tiem nosacījumiem, kā kaut kādu kompromisu. Nu, tā īstenībā nedrīkst likt tos nosacījumus, tad šeit jābūt vai nu šito atķeksēt nost, vai nu uzlikt priority non, tad viņš vispār neņems to vērā, palaiž, un tad, nu, te es noklikšu no Simscape results, ineršija, ātrums, un rekur tas ātrums sāks no 10. Tā, ok, tas ir par šo. Tālāk, turpinām tālāk, tad, nu, tas ir pa tām vērtībām, to es jau pateicu. Nākamais, ko mēs te pieliksim, mēs pieliksim fizikālu signālu. Tad viens no veidiem, tad kā var rotēt to rotējošo masu, varētu ielikt klāt šeit rotation velocity kaut kādu, jā, bet mēs varam viņam arī ielikt klāt kaut ko, kas arī rotēs. Tad šeit es pielikšu ideālu torque source, tad ideālu spēka avotu. It kā, ja elektronikā tur ir ideāls sprieguma, strāvas avots, tad šeit iekšrotation elements ir kaut kas līdzīgs, tad tā ideāli torque, nu, tad ideāls spēka stores, jā, tad mechanical, droši vien mechanical sources, jā, mechanical sources, viņu var atrast šeit. Es tad viņu likšu, tā, pārvietošu, lai to varētu redzēt, tad ar Ctrl R to var parotēt, tad te arī redzēt, kur R un C, rotor un case, tos es savienošu. Nu, es savienošu to ar to damperi, tad ineršija te arī tā masa rotējoša arī pieslēgta turpat. Un te ir arī cits sports. Viņš, ja jūs paskatīsieties, pievērsiet uzmanību, viņš ir citādāks izskatās, jā. Tad, principā, tas ir domāts fizikāliem signāliem. Uz viņa tāds trīsturītis, viņu nevarēs, šeit viņu nevarēs pieslēgt nekādi. Ja es pamēģinātu to pieslēgt, tā, tūlīt uztaisam atzaru, pieliekam šeit, un es pamēģinātu viņu pieslēgt šeit, man nekas nesanāktu, viņš nepieslēgtos, jo tur ir citi signāli tiek pieslēgti, un tur mēs pieslēgsim fizikālu konstanti. Ok? PS konstant. Jā, PS konstant, tad spiežam. Tā. Tā. Mēs tam pieslēdzam fizikālu konstantu. Un tagad mēs atvērsim to fizikālo konstantu, paskatīsimies, kas tajā iekšā ir. Tajā iekšā mums būs kaut kādi parametri. Mēs uzliksim tur
parametrus, attiecīgi spēka parametrus. Šeit būs 10, un te mēs uzliksim ar vienību 10 newtonmetri. Tad ar kādu spēku tas iegriezīs to, nu, teiksim, torque source, ja? Tad pieslēdzam, un tagad varam vēlreiz mēģināt nosimulēt. Man vajadzētu varbūt aiziet uz ineršiju, izslēgt to sākuma vērtību. Okay. Un tagad mēs simulējam, atveram SimScape result. Es ieklišināšu inercijā. Un redzat, tad, nu, pieliekot spēku, ar konstantu spēku mūsu masa uzņem apgriezienus un grozās ar vien ātrāk un ātrāk. Tad attiecīgi tas ātrums viņa iet uz augšu. Tad šāda veida mēs viņu it kā rotējam. Tad tas ir fizikāls signāls un principā arī iepriekšējā piemērā mēs skatījāmies uz ko? Mēs skatījāmies, tad šeit arī šī piemērā mums ir kas? Mums ir domēnu specifiskie signāli. Šoreiz tie domēnu specifiskie signāli ir rotēšanas ātrums un spēks, tad tai ineršija, rotation velocity, un tad tas spēks ir torque, tad tas spēka moments, teiksim tā, jo tas ir uz rotāciju, ja? Tur plēc arī svarīgs, ja? Elektriskam domēnam tur bija spriegums un strāva, bet šis te ir tā saucamais fizikālā konstante, viņa, tad tas ir cits domēns, un tur sanāk, tas ir fizikālo signālu domēns. Tur mēs arī veidojam visādus savienojumus, bet, nu, it kā ar signāliem. Un tad tos signālus mēs drīkstam pieslēgt klāt pie mūsu tās, nu, fizikālās sistēmas ar kaut kādu pārveidotāju. Šoreiz tas pārveidotais ir ideal torque source. Tā, un vēlāk mums būs arī pats Simulink, tur būs vēl viens domēns, kur tie signāli kopā, viņi nejūtas kopā. Tā, tālāk. Un tagad mēs pāriesim ar jums pie vēl, nu, tagad jau mēs apskatījām atsevišķi rotējošo masu, atsevišķi paskatījām kaut ko elektrisko, un tagad varbūt mēs pāriesim pie kaut kādas jau sarežģītākas simulācijas. Un tā simulācija būs starp elektrisko un mehānisko domēnu. Attiecīgi, mēs viņus sajuksim kopā, bet, nu, ja, teiksim, elektriskais domēns, tā ir baterija, mehāniskais domēns, tas ir kaut kāds zobratiņš, mēs viņus it kā nevaram patieši savienot kopā. Tad mums, lai viņus savienotu kopā, ir nepieciešams konverteris. Un tas konverteris, nu, normālajā fizikālā pasaulē, tas ir kaut kāds motoriņš. Vai arī griežot motoriņu, tas ir kā ģenerators. Viņš dot enerģiju pretēju, nu, tātad mehānisko enerģiju uz elektrisko vai arī elektrisko uz mehānisko. Un, principā, mums katram domēnam ir tie konvertēri, tur ir vairākie tie domēni, un tur vairāki konvertēri attiecīgi ir, un tad mēs liksim rotation electromechanical converter šeit, un savienosim tos domēnus. Tad mums būs liekot klāt konvertēri, tiek attiecīgi skaitīta jauda. Elektriskā jauda, un viņa tiek pielīdzināta mehāniskai jaudai, un attiecīgi šāda veida tiek veidota tā pārēja.
Okay. Un tad šoreiz tas piemēriņš paņems no Simscape un Ramp, no MATLAB piemēriņiem. Tad tur tas piemēriņš ir par hidroelektrostacijas modeļa uzbūvi. Tad ir kaut kāds, ritenis, es tā to saprotu, ritenis, uz kura krīt ūdens, un tas to griež. Attiecīgi ir arī kaut kāda augstuma starpība, jo citādāk tas ūdens negriezīs riteni. Un tad šeit stāv ģenerators, kurš arī rada elektrību. Un tālāk, tad, teiksim, tā elektrība tiek pārraidīta. Tad mēģināsim šo sistēmu nomodelēt Simscape. Tātad mēs atkal tā principā mums jau ir viss atvērts īstenībā. Mēs nekādu jaunu failu neatvērsim, ja te ir jau viss, ko mums vajag. Mums vajag inerciju un rotation damper. Tad es fizikālo konstanti un ideal torque source nodzēsīšu. Un pirmais, tad, ko mēs darīsim, tad mēs noimitēsim šo te, to lielo kaut kādu, ūdens dzirnavas, teiksim tā, kuras veids, kuras veids elektrību. Tad pašam tam ritenim ir kaut kāda masa. To masu es varu, tā masa griežoties, viņa pāriet attiecīgi uz inerces momentu, tad es atvērot inerci, varu ierakstīt to inerci. Tā, tūlīt to izdarīsim. Inercija iekšā, tad 2 klikšķi šeit. Man te nekādu rotation velocity nevajag vairāk, es to atklikšķināšu nost. Un te es pamainīšu ineršiju momentu, tad 1915 mērvieniem kilograms reiz metrs kvadrātā, jeb te ir arī citi. Principā tas pats jau ir, nekāda cita mērvienība jau nebūs, tikai varbūt te ir principā līdzīgas mērvienības, tikai citās sistēmās. Šitā ir C sistēmā. Tad es ievadu šo inerces momentu un damperiem ievadīšu viņa vērtību. Viņa vērtība būs 10 newtonmetri dalīts uz radianu sekundi, uz rotēšanas ātrumu. Tas pats jau rakstīts šeit, tikai tas esit, tā, ka viņš ir divreiz dalīts, viņš aiziet uz skaitītāju. Tā, ok, to mēs ierakstījām. Tā, ok, ejam tālāk. Tālāk, attiecīgi. Jā, es paspēju nodzēst. Īstenībā arī to, tā kā tas ūdens griež to riteni, mēs pašā sākumā noimitēsim ar to, ka vienkārši tas ritenis griežas. Pēc tam mēs uztaisīsim kaut kādu sarežģītāku sistēmu tiešām ar visu ūdeni, kas plūst pa trūbām un griež to riteni, bet sākumā es vienkārši uztaisīsim to pavisam vienkārši. Tad, kā tas bija līdz šim, tad man vajag fizikāla konstante, kā jau tas bija līdz šim, un man vajag ideal torque source. Jeb arī te var sameklēt viņus šīs bibliotekās, jā. Tā, ok. Tad es slēgšu atpakaļ tos visus. Tad
Attiecīgi konstanta tiek slēgta šeit. Ideal torque use source. Tā. Attiecīgi pieslēgts klāt pie rotation damper. Un dos spēku, lai grieztu. Te kaut kas nepieslēdzās ar kontroli. Taisam atzarojumu un slēdzam klāt. Tā, ok. To es pieslēdzu. Konstantes vērtība būs attiecīgi 50 ņūtoni uz metru. Tad, tas ir rotācija. Tad mēs vienkārši ar 1 metru it kā garu plecu pieliekam spēku 50 ņūtoni. Tad šeit ierakstam ņūtoni uz metru. Tā. Labi. Tad tik tālu mēs esam. Varam, es varu, jo kāpēc paņemt, nosimulēt, kas man tur sanāk. Tad es nospiežu uz run, atvēru SimScape results, paskatīšos, kā īstenībā, te, ja es paskatīšos uz ineršiju, uz leņķisko ātrumu, kur mana ineršija sāk griezties īstenībā ar vien ātrāk un ātrāk. Bet, labi, viņa griežās, pagaidām man tas apmierina. Pēc tam mēs sarežģīsim to modeli, lai viņa negrieztos ātrāk un ātrāk. Jā, šoreiz tas izskatās šādi. Ok. Tālāk pie tās pašas sistēmas, kur te bija uzzīmētas šeit, liksim klāt arī ģeneratoru. Tagad kaut kāds modelis tam ritenim ir jau, kaut kāda inerces moments viņam ir. Slēgsim klāt ģeneratoru. Slēgsim klāt ģeneratoru, bet dažreiz ģeneratoru varbūt vajag pagriezt ātrāk, nekā griežas pats ritenis. Un līdz ar to pirms tā ģeneratora mēs pieslēgsim ātrumkarbu, kas mainīs apgriezienus. Tad tas saucās gearbox. Gearbox. Un mēs sākumā sameklēsim gearbox. Tā. Jeb iekšmehānikal mehanisms. Tad ātrumkarba. Tur ir S un U. Tad es to sapratu, ka source nav kaut kāds, vai kaut kā varbūt gudrāk viņi nosaukti, bet tā. Tad, principā, tas virziens ir no S uz O, tad no source uz output, jā, un tur es divas reizes ieklikšķināšu un ierakstīšu G ratio. Tas būs attiecīgi 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Tad un, ja tagad es nosimulēšu un paskatīšos uz simulation results, man būs jāsameklē gearbox, un tad uz S ir ātrums šāds, jā, un uz O ar kontroles izdalīšu. Kur uz O ir tagad ar zilo krāsu, jā, tas ir uz outputa, uz S viņš ir ar sarkanu, viņš gandrīz 0, jo šis ir 100 reizes lielāks par to. Te jau redzi kaut kādi 15 radiāni sekundē ir ātrāk, 100 reizes. Nekā tur līdz tam bija ļoti maziņš tas griešanas ātrums. Ok, pieslēdzam. Tad liekam klāt arī ģeneratoru. Rotation Electromechanical Converter. Tas saucās. Viņu var sameklēt Electrical libraryā. Tad library, tad Electrical
electrical elements, rotation, electrical mechanical converter. Re, kur ir? Tā, slēdzam klāt, jā, ir. Tā, ok. Tad es varbūt viņu pārotēšu ar Ctrl+R. Un ar Ctrl+I es invertēšu viņu it kā šāda veida. Rotors it kā būs pie ātrumkārbas, R būs pie ātrumkārbas, case, it kā tas ir korpus, viņš nav nekur pieslēgts. Šī pozīcijā viņu vajag arī, it kā, nu, ja jūs paņemat ģeneratoru, viņu uzlikāt uz tā ritiņa, jums vajag viņu arī kaut kā, lai viņš negrieztos viss kopā ar to. Nu, rotors griežās, bet pats korpus jau negriežās. Līdz ar to mēs paņemsim to mechanical rotation reference. Liekam to šeit. Liekam to šeit, ok. Pielikām, tad attiecīgi tam blokam būs proporcionalitātes koeficients, tad tas spēks, ar kuru viņš iedarbosies uz, nu, šoreiz uz gearbox, ja, tas būs proporcionāls strāvai, kas plūdīs šī ķēdē, un attiecīgi spriegums, ko viņš dos ārā, šis te, nu, sprieguma avots, būs proporcionāls leņķiskam ātrumam. Un mēs nospecificēsim to proporcionālas koeficientu, un tas būs vienāds ar 0,2 mērvienību volti, it kā dalīt uz radiānu sekundē, tad 0,2 tur 0,1, es nospecificēšu, ka tas ir proporcionāls koeficients 0,2. Tā. Ok, pielikam to klāt, un tad, attiecīgi, korpusu mēs jau piestiprinājam, jā, un noimitēsim kaut kādu slodzi ar 100 ohmu rezistoru. Es noimitēšu to, tad te liekam klāt 100 ohmu rezistoru. Es pameklēšu rezistoru. Nu, neru, kur ir. Tas ir iekš. Turpat electrical elements. Turpat ir arī rezistors. Tā. Uzliekam pretestību rezistoram 100 ohmi. Ja? Ok. Tik tālu mēs esam. Tālāk, ejam tālāk. Un really, jā. Sanāk, ka mums ir divi domēni jau šeit. Te ir mehaniskais domēns, jā, un te ir elektriskais domēns, un noteikti, lai kaut kas man simulētos, no simulātora puses te vajag pielikt elektriskām domēnam arī zemi. Tad te kaut kur es pameklēšu electrical elements, turpat atvērtajā biblioteka electrical reference. Tā ir zeme, es lieku to klāt. Jā, ir. Droši vien es pamēģināšu to nosimulēt, tagad paskatīties, vai viss darbojas, vai arī nē, kaut kāds. Ne, tas vārnīgs, tas ir pa tiem blokiem, kas tur augšā stāv. Pa šiem te PS un Simulink, es domāju, pa tiem tas ir. Tā, es atvēršu Skimscape results. Tā, un man interesē electrical voltage. Nē, es kaut kur laikam. Tā, kas tur notiek? Tā. Gearbox output ir.
Tas ir electrical referents. Nē, tas nav. Uz viņa jau nekas nebūs. Tūlīt, kur tas ir rezistoru, kur uz rezistoru kaut kas uz P, kur uz viņa ir spriegums vai kas te ir? Spriegums, jā. Ir spriegums, te kaut kur var pavērot arī strāvu. Bet, labi. Pagaidām tik tālu mēs esam. Ejam tālāk. Un tālāk ir nākamais. Tālāk mēs varam uztaisīt arī precīzāk. Tad, principā, tā sistēma plus mīnus tā, plus mīnus, bet kaut kāds ritenis griežās, spriegums veidojās, ja? Mēs varam tagad atgriezties atpakaļ pie paša sākumā, tur, kur mēs pieņemam, ka tam ritenim tiek pielikts spēks kaut kāds, ja, tad mēs pieliekam ar fizikalu konstantu, pieliekam viņu spēku. Mēs varam tagad mēģināt to uztaisīt jau gudrāk, ņemot vērā to, sanāk, ņemot vērā šķidrumu plūsmu. Tad MATLABam, Simscapeam ir arī fluidic domain, un tur tas šķidrumam, ja mēs veidosim kaut kādu analoģiju, teiksim, elektriskā domēna mums ir rezistors, kurā sākumā un, teiksim, uz viena gala ir viens spriegums, uz otrā gala ir otrs spriegums, un tad caur viņu plūst kaut kāda strāva. Šoreiz līdzīgi ir arī ar, te būs tāds elements kā truba. Truba, viņai būs viens spiediens sākumā, viens spiediens beigās, un ar viņu plūdīs kaut kāds apjoms, šķidruma apjoms, tad līdzīgi. Kaut kāda ekvivalenta, ja? Spiediens tiek rēķināts, tad potenciāls spiediens, rho GH formula, tad rho ūdens blīvums attiecīgi, G, tas ir brīva kritiena konstanta 9,81, un H ir attiecīgi augstums vai augstuma starpība. Šāda veida tiek rēķināts tas spiediens. Un tad, īstenībā, varbūt pagaidām šo te failu, kas mums te saveidots, mēs viņu saglabāsim. Kā es uztaisīšu save as, man nemaz, viņš arī man liekas, ka nav saglabāts, es to saglabāšu. Tā, es to saglabāšu, attiecīgi tas ir, es nezinu, tas ir electrical underscore mechanical. Tas ir elektriskie un mehaniskie domēni, ja. Kaut kā es viņu pieliku klāt tādu nosaukumu. Es to tūlīt, pēc brītiņa izmantošu vēlreiz šo te schēmu. Bet tagad es atvēršu jaunu failu. Tad es te no komandu logā uzrakstīšu. Varbūt pat es neaizvēršu to electrical mechanical, lai viņš tur stāv atvērts. Es atvēršu jaunu failu. SSCnew, šitā komanda. Un tad mēs tagad taisīsim ar jums vēl vienu attiecīgi vēl vienu schēmu, bet tas jau attieksies uz šķidrumiem. Attiecīgi, tādā failā es likšu sekojošos elementus. Tā. Tas domēns saucās isothermal liquid. Tātad es
Atvēršu library browserī. Simscape Foundation Library. Isothermal liquid. Tā. Elements, apakš biblioteka, un tur es sameklēšu tādu kā ūdens rezervuārs. Tātad, kas tas tāds ir? Principā bezgalīgs ūdens rezervuārs. Tātad kaut kāds tilpums ar ūdeni, kas ir bezgalīgs. Nu, es viņam var īsti mainīt arī spiedienu, bet pēc noklusējuma viņš ir pie atmosfēras spiediena. Tad ūdens rezervuārs. Ok, uzliekam ūdens rezervuāru. Nu, kaut kāds ezers vai kaut kas tam līdzīgs, es nezinu. Vai upa tur īsti nesanāks, vai kaut kāds ezers ar ūdeni, ja? Tālāk, šeit mums vēl jānorāda, kāds šķidrums mums ir. Attiecīgi, mēs norādīsim, ka tas ir ūdens. Tas ir turpat isothermal liquid, tikai apakš bibliotekam isothermal liquid properties. Tā. Iekšķi utilities viņš atrodas, iekšķi utilities, isothermal liquid properties. Izskatās, ka tāda eļļas kanneņa kaut kāda, ja, tad tur, principā, pēc noklusējuma tur būtu jābūt ūdenim, ja, nu, laikam tas ūdens tiek ievadīts, jā, nu, ok. Jā, te mēs varam mainīt, nu, es tur neko nemainīšu. Tad tas ir pēc noklusējuma ūdens, tad man vienkārši jānorāda, ka tas ir ūdens, jā. Un tad trešais, ko es darīšu, man vajag kaut kādu, nu, ja es taisītu elektrisko schēmu, man vajadzētu kaut kādu volteču vai, nu, kaut kādu avotu, spieguma avotu šoreiz, ja taisu kaut kādu schēmu ar šiem tiem šķidrumu, kas plūdīs, tad man vajag arī tādu spiedienu avotu. Pressure sensors, tad viņš ir isothermal liquid sources. Tā, isothermal liquid sources. Un te pressure source. Pressure source, tā, ok. Te vajag ieklikšķināt un uzlikt, ka viņam, nu te viņam pēc noklusējuma ir 3 ieejas, bet tur vajag ieklikšķināt un uzlikt, ka tas ir nevis kontrolēt, bet konstant. Un tad viņam būs tikai 2 ieejas. Tā. Runājot par mūsu spiedienu, attiecīgi spiediens ir tad rožē H formula, un šeit mēs viņu norādīsim, tad ūdens blīvums, tas ir 1000, ja, kilogramus kubikmetru. Attiecīgi uz G uz 9,81 uz brīvā krituma pātrinājumu, un šoreiz šī piemēra pieņemts, kā, nu, it kā tā augstuma starpība, nu, ja jūs domājat šo te ratu, augstuma starpība šoreiz ir 100 metri, reiz 100 metri. Tas būs paskālos, tad, nu, sīvērtībā, attiecīgi, sīvērtībās es saliku visu, tad tā mērvienība būs paskālis šeit, tad tas būs tas spiediens tam avotam, un liekam visu kopā, attiecīgi vēl parādīsies arī truba, bet es sākšu jau savienot, tad no ūdens no rezervuāra ies pie tā pressure, nu tā pie tā, es pieslēgšu klāt bloku nosaukumus, format, auto name,
Un šeit ieklikšķināšu, jā, re, kur parādīsies auto name, tā. Pielikšu arī solverīti, to vajag pieslēgt noteikti. Pieslēgšu ūdens parametrus, tādi vienkārši properties viņi jebkur pieslēgta schēmai. Un tālāk, tad es likšu klāt cauruli. Likšu klāt cauruli. Gan jau isothermal liquid elements pipe, jā, caurulē. Pipe, re, kur ir. Liekam klāt. Re, kur ir caurulē. Un no caurules tas pludīs atkal kaut kādā attiecīgi rezervuārā, ja? Caurules parametri. Garums ir 20 metri. Cross-section area, attiecīgi, tas ir šķērsgriezuma platums, tas būs pusmetrīga caurulē, tad attiecīgi mēs ar pi ar kvadrātā formulu to arī aprēķinam. Pi reiz 0,5 uz 2 kvadrātā. Un te hidraulika diametri, ja nu, jā, varbūt es. Tā, ok, mēs to norādījām. Ejam tālāk. Un tagad, principā, mēs varētu to modeli taisīt drusciņ precīzāku. Ir kaut kāda hidroelektrostacija, tad, principā, tur tiek taisīts atzarojums. Kaut kāda daļa iet uz to ģeneratoru, uz to ratu, kas griežas, un daļa vienkārši iet patiešu upē. Ja? Tad te mēs uztaisīsim atzarojumu. Tad es tad vienkārši atvienošu to rezervāru, un es uztaisīšu vēl divas trubas šeit. Un tās trubas, it kā tas signāls tagad sazarosies vēl divās trubās. Šinī un šinī. Un katra no viņām attiecīgi plūdīs pagaidām sava bezgalīga rezervuārā. Nu, sanāks tā. Es vienkārši nokopēju, tad katra no trubām ir 20 metru gara un pusmetru diametrā. Ja? Tā, uztaisījām tādu schēmu. Tad izveidojam trubai atzarojumu. Tālāk. Un tagad mēs liksim visu sistēmu kopā. Tā. Tad es varbūt, es pat nezinu, es šito saglabāšu. Es likšu klāt ar iepriekš uztaisīto schēmu. Tad hidraulika kaut kādu, vai arī, es uzrakstīšu vienkārši visu kopā, visa sistēma kopā. Tad es saglabāju, ka viss kopā, tad es, man varbūt ir atvērts. Atvēršu recent files electrical mechanical. Šo te es nokopēšu. Nu, tikai neko lieku, tikai šo laikam, ja? Šo nokopēšu, Ctrl C. Un iepastošu to šeit. To schēmiņu.
Tad ieliku šo šeit, sanāca šeit tā elektriskā daļa, nu, mehāniskā attiecīgi daļa, un šeit attiecīgi plūst ūdens. Ja, tūlīt mēs slēgsim klāt to ūdeni pie tā rata. Tā, ok. Tā, attiecīgi šeit no elektriskās daļas es ņemšu nost to fizikālo konstanti. Nu, tas ne elektriskā, tas ir tā rotējuša daļa un ideal torque source. Es ņemšu tos ārā. Un to vietā es pielikšu rotational mechanical converter. Tā. Rotational mechanical converter. Tā, tūlīt mēģināsim to atvērt. Tā, man vajag library. Tad rotational mechanical converter. Tā, rotational mechanical converter. Tā. Šeit jūs redzat, ka šeit parādās viņu vairāki, jo viņi ir it kā vairākos simscape'os. Es noteikti nevaru paņemt viņu no cita domēna. Šeit šis domēns, kas attiecās uz šķidrumu, viņš saucās isothermic liquid, IL iekšā tur sarakstīts, ja tur thermal liquid, TL, ja, un vēl kaut kādi tur citi, ja. Tad es paņemšu to, kas attiecas uz IL, uz to liquid, tad šo te. Un es slēgšu klāt attiecīgi, nu, tā man loģiski arī sanāk case šeit. Tā. Nu, labi, rotors, te pie rotora kaut kā tā. Tā, sanāk šādi. Okay. Tad rekur es pieliku klāt. Tā. Kas man te kaut kāda bultiņa? Nē, te kaut kas atvienojas. Tad tur vajag ar kontrolu atzarojumu. Jā, it kā pieliku klāt. Šis te, tad blociņš pārveidos, nu, it kā to šķidrumu viņš pārveidos rotēšanās enerģijā. Sanāk, kā tā. Te var, ja ar peli uzbrauc, tur parādās arī kaut kāds aprakstīns par to, jā, bet nu labi. Es to pieliku klāt. Tur vajag viņam norādīt tad interface volume displacement. Tad, ja mēs divas reizes ieklikšķinam, tur parādās parametri, un tur vajag ierakstīt interface volume displacement. Nu, attiecīgi, ja šeit ir pusotras kubikmetrs, jā. Nu, mērvienību es nelieku. Uz radiānu, tad rekur 1,5 kubikmetrs uz radiānu. Tad attiecīgi, kā ūdens tilpums tiek sasaistīts ar griešanu. Tā, ok, pielikam klāt. Tālāk, attiecīgi, mēs taisam tālāk. Tagad ūdenī, kas plūst no viena no trubas, es pievienošu pie šī blociņa. Tūlīt es kaut kā nesapratu, kas te notiek tagad. Šeit uz augšu.
Tad to bezgalīgu ūdens rezervuāru es nodzēsīšu, un tagad šo te ūdeni es pieslēgšu klāt pie ieplūdes bloka. Te ir A ar ūdeni, tur ir A un B, jā, tad attiecīgi viņš tiek nāks šeit klāt. Okay? Un principā mēs tagad varētu noimitēt, kā tas viss darbosies. Tas būtu varbūt pat interesanti. Tā, kāpēc tik liela tā schēma? Vai tur kaut kas darbojās, vai arī kaut ko mēs aizmirsām pielikt klāt. Tā. Tak. Vot. Nevajag kontroli turēt vienkārši ar peles tausteņu. Ok. Es noimitēšu šo te, es tad gribētu palaist simulāciju, bet pirms es palaižu simulāciju, man izveidojas tāda situācija, ka man ir divi solverīši. Šeit un šeit, kas nav pareizi, vienu man noteikti jādzēš ārā, jebkuru no šiem. Vienam tikai jābūt klāt, ja divi tur rodas kaut kādi aplami rezultāti. Es tad vienu solverīti dzēšu ārā, palaižu tagad simulāciju. Ok, un iekš SimScape results. Tā, nu, es gribētu kaut vai inerces. Tā. Ko? Tā, pagam. Kāpēc? Kāpēc? Nē, kaut kas jau griežās. Redzat, es paskatos inerces ātrumu. Inerce tas, nu, tur, kas griežās, inerces ātrumu, man kaut kādi -4 radiāni sekundē. Jā, nu, ok, varbūt. -4 radiāni sekundē. Nu, labi, pieņemsim, ka tā. Kaut kas griežās, ok. Tā. Tā pareizi visur tur mēs savakdījām tos, jā. Jā, ok. Kaut kas griežās, bet principā sistēma plus mīnus gatava, bet palika vēl viena lieta, ko mēs varam ar to sistēmu izdarīt, un tā ir, mēs varētu ieviest kaut kādu atpakaļsaiti. Teiksim, ja attiecīgi mēs varētu mērīt, kāds ir ātrums izejā, un atkarību no tā ātruma korigēt, cik daudz šķidruma mēs padodam uz mūsu ratu, un tas griezīsies vai nu ātrāk, vai nu lēnāk, atkarību no tā. Tad mēs uztaisīsim tādu sistēmu ar atpakaļsaiti. Šeit, šī kvadrātiņā būs mūsu tā hidroelektrika sistēma, tad mūsu tā sistēma, kuru mēs tikko izveidojam, tad šī te sistēma. Šeit būs kaut kāds kontrolieris, tas būs pīt kontrolieris, kas attiecīgi atkarīgi no kļūdas korektēs, ko viņam jādara, tad attiecīgi. Un tad šī posmā es tagad taisīšu šo te hidroelektrisko sistēmu kā klucītī, jo viņa it kā ir izveidota, nu kaut kas tur griežās nedaudz, man nedaudz šaubas. Nekas, ka pirmīt viņa griezās ar vien ātrāk un ātrāk, bet, nu, varbūt man tā likās, bet varbūt nē, varbūt kaut ko es paskatījos toreiz. Tad es uztaisīšu šo kā klucīti. Un tam klucītam būtu jābūt diviem lociņiem izejai, kas ir ģeneratora ātrums, un ieejai kaut kāds flow rate. Sākumā pievērsīsimies izejai. Tā, kāpēc tā? Izejai. Tad izejai es likšu ideālu
tad, nu, līdzīgi kā elektriskā pasaule ir voltmetri, ampermetri, arī mehāniskā pasaule ir kaut kāds ideal rotation motion sensor. Ok, tad liekam klāt, bet sākumā, pirms mēs to liekam, tad mums tas ātrums sanāca ar mīnusa zīmi, jā, tad jāpaskatās, vai no sensora tas ātrums būs pozitīvs. Tas ir atkarīgs no tā, kā mēs viņu saliekam. Okay. Tad vēlreiz nosaukums bija Ideal Rotation Motion Sensor. Tā, ko es nepareizi. Labi, man nesanāca viņa. Mechanical sensors, tā. Sameklēšu biblioteka tad. Tā, library. Tad. Mechanical. Tad Simscape. Foundation library. Mechanical sensors. Un tai viņam būtu jābūt. Ideal rotation sensor. Rekur. Ideal rotation motion sensor. Tā. Tad es to likšu klāt pēc, nu, vai arī šeit, pēc Jerbook sanāka, laikam es viņu likšu šeit, jā. Viņam ir rekur R un C, tas ir, kas attiecas uz šo domēnu. Es varu pamēģināt R ar R savienot. C ar C. Es viņu paralēli ģeneratoram uzlieku, jā. Un tur viņam ir divas izejas. V, double V, tas ir ātrums, leņķiskais ātrums, un kas ir A? Kas ir A? Kaut kā paga. Angular acceleration. Nu labi, ok. Angular, tad pātrinājums. Vai arī pātrinājums. Nu labi, ok. Pātrinājumu nevajadzēs, man vajadzēs tīri ātrumu. Tagad es palaidīšu vēlreiz simulāciju un ieskatīšos tanī Simscape results. Simscape results, tad es pieliku to sensoru, man jāpanāk to, lai sensora vērtība būtu pozitīva, ko viņš izdot ārā. Tad rotational, nē, kaut kur ideal, rekur sensors ir, rekur viņš, tas dot ārā kaut kur V, V ir, rekur negatīvs sanāk. V, ko viņš dot ārā, ir negatīvs. Līdz ar to es pamainīšu R pieslēgšu pie C un C pieslēgšu pie R. Ot šāda veida otrādāk es varbūt Ctrl-I šeit nospiedīšu uz tā sensora. Tad C pieslēgšu pie R, R pieslēgšu pie C, tā vēlreiz. Jā, noimitēšu vēlreiz, run. Simscape results. Tā. Tā, kas te man tagad parādījās? Kaut kas, man to nevajag. Ideal rotation motion sensor. Tā. Un rekur V, kas man tagad parādās, viņš ir vismaz pozitīvs. Tas ātrums. Un, ok. Kaut kāds ātrums, tas ir pozitīvs. Ok. Tas ātrums ir pozitīvs. Tagad es no šīs sensora organizēšu izeju. Tad es izeju organizēju no V. Un es paņemšu šeit ir Simulink. Tas V ir physical signal. Viņam tāds trīsturītes te ir. Tad tas norāda, ka tas ir physical signals. Man vajag viņu izvadīt. Tagad es
principā šo te pēdējo daļu es taisīšu tīri simulinkā. Jo tas tā ir simulinka daļa, kad mēs taisam PID kontrolierus, jebko citu, kaut kādas tādas vispārīgas sistēmas. Es tad viņu tagad taisīšu simulinkā, un šis būs tagad maziņš blociņš, kas strādās Simscape. Līdz ar to man vajag kaut kā pārkonvertēt viņu par simulinku. Lai to pārkonvertētu, man principā vajag physical signal to simulink konverter, re, kur augšā viņš ir. Ja nav, mēs varam rakstīt PS simulink konverter. Tā, ok. Tad konverter, tā es uzlikšu. Kur konverteris ir? Rotējam. Piekonvertējas, jā. Un tālāk man vajadzētu, lai tas būtu blociņš, nu, varbūt MATLABs automātiski to uztaisīs, bet labāk es pielikšu to, kā to vajag izdarīt. Tad es atvēršu citu biblioteku, libraries, tad bibliotekā. Tur ir attiecīgi simulinku, man vajag tīri simulinku. Es taisīšu subsistēmu, tad man vajag subsistēmu kaut kur. Tūlīt simulinkām. Tā. Tā, simulink. Ports un subsistēma, really, šeit. Tas ir šeit. Man vajag tad paņemt no turienes vienkārši izies portu. Viņš saucās out. To lieku šeit. Man vajag viņu parotēt, laikam, tā. Un tad, re, kur viņš ir. Es arī varbūt viņu nosauku, es slēdzu viņu pie tā interfeisiņa, tad te, principā, uz šitās schēmas, viņš tiek nosaukts generator speed, es tā arī te nosaukšu. Divi klikšķi uz tā uzrakstiņa out, un es rakstu generator speed, jā, uzrakstīju. Tak, vieninieks nozīmē, ka tā būs, nu, ja tur vairāki porti, viņš parāda, kurš ir pirmais augšā un tā tālāk. Un man vajag organizēt arī ieeju. Ieejai. Tā. Ieejai, tad es pielikšu klāt isothermal liquid elements local restriction. Tā. Nu, es sameklēšu varbūt biblioteku tādu. Tad atkal vajag Simscape. Simscape, tā. Isothermic liquid elements local restriction, tā. Local restriction, re, kur ir tas blociņš, es viņu likšu šīs te otrās trubas vietā. Tātad local restriction šo te trubu, kas iet uz to ģeneratorā ratu, es to trubu dzēsīšu ārā, un viņa vietā likšu to restriction. Jā, te būs principā tas pats, tikai ar maināmo šķiersgriezumu. Tā, un tur vajadzēs norādīt parametrus. Tātad parametri minimum restriction area 0.05 un maksimum restriction area, nu,
Līdz šim man bija pusmetrs, ja jūs atceraties. Pat pagā. Cik līdz šim īstenībā bija? Līdz šim bija cross-sectional area 0,2 kvadrāti. Šoreiz būs tīri 1 kvadrātmetrs. Nu jā, droši vien tas ratas varēs griezties arī ātrāk. Izskatās kā tā. Ok, tad likšķinam. Minimum restriction area 0,05, maximum restriction area 1. Ieliekam to. Labi, to mēs izdarījām. Tālāk es atkal darbošos ar šo blociņu. Te viņam izēja, viņam ieeja ir, kas regulēs to šķies griezumu. Tad man vajag, tas arī fizikālais signāls. Es paņemšu Simulink to PS konverteru. Es varu paņemt šeit no augšas vai arī vēl vienu uzrakstīt. Simulink PS. Atradīs tādu? Ok, jā, atrada. Konverter. Kur tas slēdzas klāt šeit. Un tad man vajag viņu uz ieejas portu dabūt šeit. Līdzīgi varam iet uz to portu sistēmu, bet es varbūt uzrakstīšu vienkārši in. Ja tas ies krastā. Neiet tā, in šeit. In. Nē, pa daudz te. Ļoti daudz. Labi. Library. Paņemšu no library labāk. Tur pa daudz sanāk. Portal subsystems. Simulink. Port subsystems. Un tur būs ieejas ports. Jā. Labi, savienojam. Tad tas ir ieejas ports. Tad paskatoties uz to schēmiņu, ko mēs te gribam uztaisīt, tad te ir flow rate, tas saucās, tad es uz tā in blociņa divreiz ieklikšķināšu un uzrakstīšu flow rate. Flow rate, tā. Un tad mēs to tagad pārkonvertēsim. Es tad varbūt šito pat nodzēsīšu ārā, jo tie man tā traucē. To es tagad pārkonvertēšu pār apakšsistēmu. Tad man vajag visu principā apvilkt. Nu, var arī daļu apvilkt, tad tikai no daļas veidosies tā subsistēmā. Un te es klikšķinu ar labo taustiņu, kad viss ir apvilkts, un uzrakstu create subsystem from selection. Jā, it kā izveidojas subsistēma, tad rekur, tā, kas tas tāds? Es vienkārši ieklikšķināju. Rekur ir mana subsistēma. Es varu konektoru 1, tur parādījies arī. Es varu viņu tagad atvērt. Tas ieklikšķināju divnieks, te parādījies vēl viens, to nevajag, es to ņemu. Un konektors 1 parādījies dēļ tā, ka tur bija tas no tā devēja, no griešanas devēja, tur bija tas pātrinājums. Es varu viņu droši kā nodzēst nost. Tad tas nevajadzīgais ports te uz augšuņu bulteņa tādā. Rekur. Tad kā es te divas reizes subsistēmu, tiku pie tās subsistēmas. Nodzēsu šeit to, tad te it kā bulteņu uz augšu, es tieku atpakaļ. Tad es nodzēsu. Tagad man nav iečikojies. Principā, man tagad nav nekāda daļa līdz tai fizikālajai sistēmai. Viņa darbojās, plus mīnus kaut kāda. Ja nedarbosies, tad es skatīšos, kas ir. Ja? Es tagad taisīšu to atpakaļ saites kontrolieri. Tā tikai varbūt nosaukums. Hydroelectric system. Jā, tad šeit es divi klikšķiņi. Hydroelectric system. Tā es viņu nosaukšu un, ja jūs taisat kaut kādu tur, savu kaut kādu, es nezinu, jebko, tad jūs droši, šodien mēs arī taisījām īstenībā, bet mēs neuztaisījām. Jūs droši, pats vienkāršākais, kā var taisīt, vienkārši kopiju no tās sistēmas liekat
tukšā failā un jums rodas kaut kāda tāda vienkāršota elementu biblioteka. Jā, nu, vienkārši var viņus arī sarežģītāk taisīt, bet mums tā pirmajā tuvinājumā. Ok. Tā, tagad, ok, tas ir tāds blociņš, ejam tālāk. Tā es tagad varu viņu piezomot, lai mums ērtāk būtu redzēt to visu. Tā, te vajag attiecīgi likt kontrolieri klāt. Tā, un tad mēs liksim klāt. Ko mēs te liksim klāt? Tad šeit mēs padosim ieejā tādu ātrumu, tad izejā mums ir generator speed, ja? Ieejā es teikšu, ka es gribētu, lai ģenerators grieztos ar 500 apgriezieniem, 500 radiāniem sekundē, ok. Tad ieejā es padošu to, tad te ieejā būs konstante. Te jau tīri, jau nevis simscape, bet simulinka bloki, konstante, sum un discrete pit. Nu, tā tas varbūt mums laiks iet uz beigām. Es uzreiz uzrakstīšu konstant. Cerams, ka tas meklēsies. Konstant. Jā, rekur konstante. Tad summa. Sum. Sum. Tālāk. Discrete pit. Tā. Discrete pit controller. Ok. Ieliekam to šeit. Jā. Tas arī principā viss. Tagad mēs pie summas nomainām zīmes. Tad divi klikšķi uz summas. Tur viņam attiecīgi vertikāla svītra plus, vertikāla svītra vienkārši uz to novietojumu. Viņa ir ietekme. Plus, man vajag plus mīnus. Es uzgriežu plus mīnus, tad viena zīme nomainīsies uz mīnusu. Tad izēja no summas iet uz pit kontrolieri. Izēja no pit kontrolieri iet uz flow rate. Un attiecīgi no generator speed izēju arī kaut kādi būtu jātēlo. Es paņemšu varbūt vienkārši skopu. Osciloskopu. Atvienošu viņu skopu. Ja gribat, varat ar displeju. Lai būtu kaut kā. Kas te kaut kāds. Nē, pagad šito es negribēju displeju. Te viņam, nu, labi, displeju man te īsti nesanāca. Es gribēju prastāku displeju šādi te. Kurš rādītu man atbildi. Tā, un tad šeit atpakaļ saitā ar kontroli mēs taisam atzarojumu, tad es to vedu uz sum, konstante savienoju ar šo, tad konstante es ielikšu 500, tas būs tas vēlamais rezultāts. Tā, tad pit kontrolieri man vajadzēs ierakstīt parametrus. Pirmam kārtam noņemsim to diferenciāli, nu viņa vienkārši būs proporcionalitātes integrējošais kontrolieris. Kur diferenciāli, nu, te mainās tā izteiksmīte, jā, proporcionāli integrējošais kontrolieris, jā. Attiecīgi, te viņu vajag paplašināt drusciņu uz leju, proporcionāls koeficients viņam ir viens, nu, ne viens, bet 10 minus 6, tas rakstās 1 minus 6, tad 10 minus 6 pakāpē, jā, un tas nu, kad mēs integrējam kļūdu, teiksim, jā, tas koeficients ir 5, 10, 3, 5 reiz 10 minus 3 pakāpē. Tā, un sample rate šeit vajag norādīt 0,05. 0,05. Tā, ok.
Tik tālu mēs uztaisījām, nu tad varam mēģināt varbūt simulēt. Nu tad es nospiežu run, paskatīsimies. Rekur uz displejas redzu smuki, ka tur 500 ir, bet uz skopā tas būs vēl smukāk. Mēs paskatīsimies, kā tad īsti tas ātrums, kad mēs ieslēdzām, laikam, inerces dēļ vai kā. Tas rāds sāk griezties ātrāk un aiziet un nostabilizēs uz 500. Jā, tad, nu tā, kaut kā tā tas izskatās. Tā. Un viss ir kā kārtībā, jā, tikai, tā, es uztaisīšu uz vesela ekrāna. Tikai mums, tūlīt. Mums ir divi warningi. Block diagram contains algebraic loop. Algebraic loop. Tātad, kas ir algebraic loop? Tātad, īstenībā, algebraic loop varbūt šoreiz mums nav īstenībā vajadzīgs, jā, bet, nu, pamēģināšu. Es atvēršu jaunu sistēmu. Te es paņemšu konstanti. Tūlīt. Tā, mums vajag library browser. Konstante, tad te. Labi, Simulink sources. Pieņemsim, mums ir kaut kāda konstante. Pieņemsim, mums ir kaut kāda matematiskā operācija, teiksim, viens. Un pieņemsim, ka šeit mums ir kaut kas, nu, iedomāsimies, kā šāda sistēma. Rekur nāk vieninieks, un it kā vieninieks tiek atņemts pats no sevis. Tā, tūlīt es pieslēgšu displeju. Kas mums tur sanāks? Tā, tūlīt. Rekur, pieslēdzam displeju. Palaižot. Atbilde ir 0,5. Matlabs šo konstrukciju, kad izeja pieslēgta ar ieeju bez nekādas aiztures, nu, šīs signāls, nu, tad Matlabs mēģina atrisināt, cik tad jābūt izejai, lai tas viss darbotos. Tad šeit nāk vieninieks, un ja izejā būtu 0,5, atņemot 0,5 no vieninieka, izejā būtu 0,5 un viss darbotos. Tad, nu, šito konstrukciju sauc par algebraic loop. Viņš it kā rēķina visu uzreiz. Nu, īstenībā tā, kā mums tur notiek analoga elektronika, arī tur visi rēķini notiek uzreiz, nu, ar pastiprinātājiem atpakaļ saitēm. Tas viss uzreiz, lai viss būtu spēkā. Un arī šeit. Šo sauc par algebraic loop. Varbūt to, nu, šī sistēmā nevajag tā. Varbūt, lai nebūtu algebraic loop, tad tur var ielikt aizturi. Te ir unit delay. Unit delay. Tā, unit delay. Ja te parādīsies, teiksim, unit delay, tad tas īsti tā arī nebūs. Tur tā sistēmā, nu te, ja pieliks skopu, es kaut kā nokļudījos. Skopu. Ja te pieliek skopu, tad, nu, jūs redzēsiet, ka tad tā sistēma īsti tā, kaut ko skopu. Nu, jā, viņa tur mainīs vērtību no 1 uz 0, jā. Tas īsti nebūs algebraic loop, tad it kā mēs pārtraucam to algebraic loop, tad Matlabs tiek galā ar algebraic loop, bet ir
ieteikums, ja nav domāts algebraiku klubu, viņu pārtraukt, jo citreiz MATLABs arī varbūt netiks līdzi ar to algebraiku klubu. Tad šis ir piemēriņš, kas tad tās īsti ir. Un tad šeit, it kā, lai nebūtu tas algebraiku klubu, mēs uzliekam unit delay. Unit delay, palaižam, pieliekam klāt. Ok. Nu, mēs redzēsim, ka šeit uz to regulāciju, varbūt tik lielu iespaidu tas neatstāja. Tāpat viņš nostājas uz 500, bet tagad vairs nav nekāds algebraiku loop. Viss korekti warning jāizgāja prom. Jā, tad, tas vienkārši citreiz, ja tā nav domāta īstai sistēmai, algebraiku loop, varbūt nevajadzēja viņu būt, jā. Ok, tad sanāca šāda mums tā sistēma, kurā mēs īsti tad esam salikuši kopā. Jūs redzat, ka mēs atskatoties uz to, mēs tādā sistēmā salikam kopā vairākas lietas. Tad mēs salikām kopā šķidruma to attiecīgi dinamiku. Mēs attiecīgi tā bilde ar to šķidruma dinamiku. Mēs ņemam vērā arī rata to mehāniku, ka viņam ir masa, ka viņam ir bērze. Un mēs likām klāt arī, teiksim, elektrību. Tad, principā, jūs redzat, mēs te diezgan salīdzinoši vienkārši esam nomodelējuši tādas tā kā sarežģītas sistēmas, lai būtu, teiksim, ja mēs to darītu ar Simulinku, tad droši vien mūsu kaut kāds tāds, mums vajadzētu pielikt vairāk spēka, lai izdomātu, kuru fizikālo sistēmu aprakstīt ar atvasinājumiem, un tad tikai mums tas viss sanāktu. Šoreiz tad, principā tā var teikt, ka tas Simscape ir tāda augstākā līmeņa, tā kā Simulinka valoda, tad, kur jūs vienkārši visu modelējat ar blociņiem, bet tie blociņi jau viņam apakšā ir visādas fizikālas sistēmas. Kur vēl ko skatīties attiecīgi, ja jūs MATLABam tad attiecīgi, ok, save, es to saglabāšu. Te viņam ir īstenībā Simulink, ja uzraksta Simulink, tad viņam ir tāda sadaļiņa learn, un tad viņam ir, principā, labi, mēs it kā Simscape kaut kādus pamatiņus apskatījām. Tad tur, te īsti daudz redzu, Power Electronic, tur ir arī īstenībā tas pats, tikai tur ar saules baterijām, tur vairāk ar tādām lielām jau power sistēmām. Circuit Simulator, it kā mēs arī, te var iet, mēģināt dziļāk atrast jūsu sfēru, un tad attiecīgi pēc jūsu sfēras tad pētīt, kas tur dziļāks ir. Paldies no manas puses, tas būtu arī